Hello everyone. Aizpūšās projām. You welcome the fermentum. Welcome to fermentum. Jā, mēs atkal purvā. Mēs vispār gribējām padalīties par vienu lietu. Par kādu gadu? Par sāli. Par sāli, jā. Par sāli, kad tagad jau gandrīz 2 gadi dzerot fermentu, ir ļoti, viņiem ir tas dabīgais zaļais skots, viņiem negaršo sāls, viņiem negaršo cukurs. Un tas mikrobioms, tad, kad viņš jau ir nomainījies, kāds viņam tiem fermentiem patīk, vismaz tuvu tam es domāju. Jo es biju tāds izteikts īstenībā sāls cilvēks. Es teicu, es varu daudz to cukuru nelietot, bet bez sāls es vispār neko nevaru. Un tagad mēs sākam izbaudīt ļoti, pieņemsim tas pats brokolis mums liekas salds. Pie salātiem vispār vairs negribās sāli. Kas tu tur gatīgi? Es domāju, izlīt. Fermentiņš lejās. Tu gribi kēt? Jā. Jā, kas mums līdzi ir? Šits, man liekas, ir ķiploks laksis. Nē, viņš te nebija ķiploks. Pagaidzi, arī laišu. Te bija spināta laksis bumbieris. Tā kā ne tikai cukurs, jo cukuru īstenībā pamana pirmo cilvēki, kad iet nos cukurs, bet īstenībā arī sāls samazinās, jo tev sāk pietikt no šiem zaļajiem augiem viss. Tev vairs neprasa. Tad, kad tas mikrobioms nomainās, tu vairs nemocies un tev nav vairs kāre arī pret šīm piesātinātajām garšvielām visām. To jau mēs diezgan ātri pamanījām, jau pagājuši gadu, kad bijām kaut kur iegājām paēst, jā. Mammai vienkārši nevarēja apēst to ēdienu, tāpēc, ka viņš bija tik šausmīgi pārbāsts ar garšvielām, vai nezinu, kas tur bija. Vai otrs ir tā, ka viņu var ēst, bet tad, kad tu, piemēram, aizbrauc mājās, tev gribās kaut ko vēl, jo tas ēdiens ir tukšs. Jā, tas arī, jā. Tas tā jau klasika. Pieēdās kaut kur un atbrauc mājās. Un tāpat prasa ēst visi. Tā kā, jā, bet tas pats galvenais vēstījums bija par to sāli un cukuru. Sāls cukurs nost ir uzreiz, tas ir. Ne uzreiz, nē. Ne uzreiz. Sāli es vēl liku īstenībā diezgan, bet jo vairāk laiks, pēc kāda gada, kad ritīgi nodzērām gadu to fermentu notvērtnēm, tad tas sāls es sāku, vairs vienkārši negribējās. Jā, tas ir burvīgi īstenībā, ka tu sāc izbaudīt šos īstenībā saules pielietos dārzeņus, jo vispār viss tas, kas tie dārzenīši, kas iegūst sauli, tie ir enerģētiski ļoti, ļoti bagāti. Un arī augļi īstenībā, dārzeņi. Tas ir īstenībā tas, kas cilvēkam būtu jāpatērē visvairāk, jo mēs esam tas, ko mēs ēdam. Jā, tas ir tas vecais labais teiciens, bet tā ir patiesība. Un var redzēt vairākums cilvēku, gan pēc sejām, gan enerģētika, jā, kāda ir tad, kad cilvēks patērē vairākumā un katru dienu ēd gaļu, jo gaļa tā ir smaga enerģija. Grozieties kā gribat, jā, intelekts dzīvniekiem, kuriem, kā saka, jau ir 4 kājiņas. Jā, un ja mēs to katru dienu patērējam, jā, tad neiet un atkal par to, ka es kādu aicinu būt par vegānu. Tāpēc, ja mums ir nākuši palīgā fermenti. Dzerot fermentus, tas dabīgi nonāk līdz tam, kad tev vairs negribās to gaļu. Tas gan, jā. Fermenti arī viņi līdz vienam posmam izdarīs ar tevi to, ko var izdarīt. Sākums ir visiem viens. Sākotnēji visi grib mazāk ēst. Es domāju, pēc gada organisms arī pateiks, ja viņam vajadzēs vairāk taukvielas, omegas, taukvielas labos taukus, viņš pateiks, ko viņam vajag. Bet sākotnēji ir tas tīrīšanās process, un viņam ir jāsako līdzi.
Un zivs, ka tagad pieņemsim, kas 3 nedēļas laikam būs, ka es arī zivi vispār neēdu. Un īstenībā sajūtas ir labāks, jo tomēr fermenti, ja tu pieņemsim paēd, mēs arī baigi bieži viņu neēdām, tā vienreiz, varbūt 2 reizes nedēļā sanāca. Un tad, kad tu uzēdi zivi un pēc tam uzdzēri fermentu, tomēr varēja just, ka viņi neiet kopā. Varbūt organismam vajag tās taukvielas, bet pašiem fermentiem vairāk darba ir. Jā, tas arī jāņem vērā. Nu ko, tāds mans un mūsu vēstījums. Sveicieni visiem, kā saka, foršajā pavasarī. Priekšnieks dzer fermentu. Keita, tu jau izdzer savējo? Jā, ja Vēl- viss ir ko. Reku vēl viens priekšnieks ar rokas sānos. Tā kā tā, mīļie, lai visiem foršs vakars. Čau!